Labdien! Tuvojas pavasaris. Emocionālā sajūta parasti tad uzlabojas, bet par fizisko labsajūtu to bieži vien nevar teikt. Ir uzēsti kādi lieki kilogrami, lietotas antibiotikas, no skarbiem laika apstākļiem ir cietusi mūsu āda, tāpat arī no vienveidīgas pārtikas. Bet ko darīt, lai liktu sev justies labāk? Par to šodien sarunā ar ārstu kardiologu Juri Karpovu. Labdien! Labdien! Jūs pārsvarā darbojaties ar sirdi un asinsvadiem. Tomēr arī tie ir zināmā mērā atkarīgi no mūsu zarnu trakta darbības. Noteikti. Vai tā ir taisnība? Noteikti. Tātad ir svarīgi, lai mūsu zarnu trakts izdarītu visu, lai organisms kopumā justos labi. Kas ir tas svarīgākais zarnu traktam ir uzņemt šķiedrvielas? Kādēļ tas ir tik ļoti būtiski? Redziet, šķiedrvielas nepieciešamas, lai normāli funkcionētu kuņģa zarnu trakts. Es ļoti atvainojos, ja mēs lietosim koncentrātus, kurus nesatur šķiedrvielas, es ļoti atvainojos, nebūs arī vēdera izējas, proti nebūs organisma attīrīšanas. Nodrošināt tā saucamo kuņģa zarnu trakta motoriku, pareizu darbību, tas ir 1, 2, attīrīt kuņģa zarnu traktu no netīrumiem, no kaitīgām vielām, kuras cilvēks ir ieņemis. Starp citu, kaitīgas vielas, kuras rodas organismā, arī izdalās kuņģa zarnu traktā. No šīm lietām šķiedrvielas, tā saucamas šķīstošas šķiedrvielas, arī var samazināt holesterīna līmeni, jo holesterīns taču tiek sintezēts organismā. Aknās ar žulci izdalās kuņģa zarnu traktā, bet pēc tam uzsūcas atpakaļ. Tagad ļoti daudz koncentrātu mēs lietojam. Redziet, pēc mūsdienu tehnoloģijas mēs ļoti reti kād varam nopirkt dabisku biespienu, dabiskus sieriņus, piemēram, jo tur liek klāt palmu eļļu. Mums uz galda ir šis preparāts, kur noteikti skatītāji jau ir pamanījuši ekokolona preparāts, kas palīdz mums zarnu traktu gan tīrīt, gan uzturēt to pareizo baktēriju līdzsvaru. Jūs vēlētos šo pamēģināt? Jā. Labi. Klasisko. Tas ir nešķīstošas šķiedrvielas. Lietojam tāda veida. Mēs sajaucam ar ūdeni. Klasiskais ekokolons satur dabiskas vielas. Tas ir ceļteku sēklu pulveris. Tas ir šķīstošas šķiedrvielas. Ekokolonam ar dzērvenēm satur ne tikai ceļteku sēklu pulveri, bet satur arī dzērveņu piemaisījumu. Ceļteku pulveris ir šķīstošas šķiedrvielas, dzērveņu pulveris tas ir nešķīstošas šķiedrvielas, kuras mehāniskais efekts ir aptuveni tāds pats, bet nedaudz atšķirās bioķīmiskais efekts. Ja no bioķīmijas viedokļa šķīstošas šķiedrvielas var samazināt holesterīna līmeni, tad nešķīstošas šķiedrvielas šeit gan ir tikai piemaisījums, var samazināt cukura līmeni asinīs. Tādā gadījumā mums to jālieto kādas 10 minūtes pirms ēšanas, uzdzert pēc iespējas vairāk šķidruma, vairāk ūdeni, šeit ne sulas. Atšķēdīt var sulā, pēc tam uzdzert virsū ūdeni, jo sula ir diezgan liela kalorāža. Tas atgādina tādu ārstēšanas metodi, kad kuņģi ievada maisiņus ar silikona saturu, lai mazinātu viņa apjomu. Tāda veida mēs uz īsu laiku panāksim kuņģa apjoma samazināšanos, cilvēks vienkārši tīri fiziski mazāk apēdīs un vēl attīrīs kuņģa zarnu traktu. Droši vien, ka pavasarī vispareizākais būtu saprātīga ēšana un arī sporta zāles apmeklējums. Noteikti. Bet kamēr mēs nogaršojam šo dzērienu, un mēs esam šodien sev iemaisījuši, paklausīsimies farmaceitas Ievas Virzas teiktajā. Kur mums ir? Jūs redzat, kā izveidojas tāda želēja. Jā, mazliet ķīselim līdzīgs kaut kas. Un tā ir tā tieši mīksta, maiga švamīte, kura tīrīs kuņģa zarnu traktu. Daudz pacientu, kuri nāk tieši jautāt pēc ekokolona, un, protams, tie pārējie ir tie, kas vēlās kaut ko,
lai man uzlabotu pašsajūtu, lai veicinātu normālu vēdera izeju, protams, mazinātu svaru. Ekokolons ir brīnišķīgs produkts ar to, ka satur tīrā veidā šķiedrvielas. Tās ir pirmām kārtām, tās ir ceļmalapu, sēklu šķiedrvielas, tas ir inulīns, kas ir jau šķiedrviela pati par sevi. Un otrā variantiņā, kur ir dzērvenes klāt, tās arī ir dzērveņu šķiedrvielas. Ziemā, protams, mēs nesaņemam tik daudz augļus, tik daudz dārzeņus, pākšaugus, tos visus zaļos augus, kas dabiskā veidā satur šķiedrvielas. Tādā veidā ziemā mēs ļoti labi varam papildināt savu uzturu ar šo produktu. Produkts ir tāds, kuru var lietot, ja jau ir šīs problēmas un smagums sajūta, ja otra lieta, ka daudz pacienti nāk un lieto viņu tāpēc, ka grib mazināt savu svaru. Tātad tad mēs viņu lietojam pirms ēšanas, izšķīrinam glāzītē ūdens, uzreiz izdzeram un uzdaram vēl vienu glāzīti virsū ar ūdeni. Tādā veidā mēs pirmkārt varam neēst kādu laiciņu, mēs ļoti labi aizpildām savu kuņģi, bet mēs arī aizpildām ar ļoti pareizu uzturu. Tātad šķiedrvielas, kuras tādā veidā viņas pat tā kā iztīra mūsu zarnu traktu. Savāc to sliktāko, kas varbūt ir sakrājies pēc svētkiem un pēc nepareizas ēšanas, un aizpilda ar bifidobaktērijām un šķiedrvielām. Šķiedrvielas baro arī labās baktērijas mūsu zarnu traktā. Bet jautājums tikai, kādas baktērijas mēs barosim, sliktas vai labas? Ļoti labs palīgs, gribu pasvītrot, jo tas ir 4. paudzes tā saucamais probioticis no vārda pro par un bioticis par dzīvi, jo viņš stimulē dzīvei svarīgus procesus. Un pēc mūsdienu uzskatiem, ja mēs ārstējam ar probiotikām, tad dienā jāsaņem nemazāk 4 miljoni baktēriju, un baktēriju sugām jābūt nemazāk 3. 2 tabletes Lactogarda satur 5 miljonus tā saucamā koloniju veidojošo faktoru. Un šeit ir 5 sugas. Kāpēc nepieciešams 5 sugas? Pirmkārt, ne visas sugas var piedzīvoties, tā teikt, organismā. Un vēl mūsu kuņģzarna traktā atsevišķas daļās ir tomēr drusku dažāds baktēriju sastāvs. Tāpēc Lactogards var piemēroties iedzīvošanai, tā teikt, visā kuņģzarna trakta garumā. Un kas ļoti svarīgi, viņš satur ne tikai pienskābju baktērijas, bet arī tā saucamās bifidobaktērijas. Vissvarīgākā baktēriju sastāvdaļa mūsu kuņģzarna traktā, vispār baktēriju mums ir ļoti daudz. Viņu kopējais svars ir aptuveni 2 kilogrami. Skāpiena produkti, viņi spēj tikai pat minimāla līmenī uzturēt normālo mikrofloru, bet, diemžēl, mums patreiz ir pietiekoši daudz kaitīgo faktoru, kuri traucētu, kuri izjauktu mūsu normālu bakteriju sastāvu, un šeit tikai ar pienskābju produktiem mums būs pamaz. Mēs tagad varētu ieklausīties vēl kādā viedoklī. Mums aptiekā strādājošiem, protams, liekas, ka bieži pacienti, kuri nāk un īpaši ziemas sezonā, antibiotikas lieto gan aktīvie, tātad strādājošie, gan mazie bērniņi, gan arī gados veci cilvēki. Viņas darbojas ne tikai pret sliktajām, viņas, protams, izjauc arī visu to mūsu līdzsvaru organismā, jo darbojās, viņas nav tik gudras, šīs antibiotikas, kuras tikai darbotos pret sliktajām. Viņas, diemžēl, arī bojā mūsu labo mikrofloru organismā visur, gan kuņģzarnu traktā, gan arī augšējos elpceļos. Lakto un bifidobaktērijas jau neatrodās tikai mūsu kuņģzarnu traktā. Viņas faktiski ir visā mūsu organismā. Gan aizdegunē, gan kaklā, gan mutē, gan rīklē, gan plaušās. Mums viņas ir visur. Vienkārši pierasts ir biežāk runāt par to, ka mēs savu mikrofloru atjaunojam tieši kuņģzarnu traktā. Līdz ar to tā ir tā lieta, kamēr šī mikroflora nav izjaukta un kamēr nav problēmas ar viņu, viss organismā ir kārtībā. Un ja mēs vēl rūdamies, tad organisms strādā
strādā lieliski, bet tiklīdz kā notiek vai kāds vīrus, mēs pat nelietojam antibiotikas, bet arī vīrus darbojās pret šīm visām baktērijām. Tiek izjaukts līdzsvars un sāk rasties vai nu saslimšana vai imunitāte vairs mums nav tik stipra. Šeit, ja varētu tā teikt, ir vesels pienskābo un bifido baktēriju komplekss. Tātad ne tikai kāda viena noteikta bifido vai laktobakterija, bet vesels komplekss. Tas nozīmē, ka lai arī kādas baktērijas mums antibiotikas iznīcinātu vai kādas mums trūktu, laktogards papildinās organismu ar šīm bifido baktērijām. Šeit ir augstas tehnoloģijas izstrādājums, un vēl katra baktērija viņai ir divi apvalki. Viens apvalks palīdz baktērijai saglabāties līdz lietošanas sākumam, otrs apvalks palīdz baktērija atbrīvoties tikai zardās, ne kuņģī, kur kuņģa skāba sula var nonāvēt šīs baktērijas, bet tikai tieši zarnās. Tad visas baktērijas, ko apēdis cilvēks, nonāks tieši zarnās. Tur viņas atbrīvosies, tur viņas sāks savu labu darbu. Un šeit man gribētos brīdināt, ka bieži vien aptiekās, varbūt tāpēc, ka laktogards viņiem pašlaik nav pieejams, nav aptiekā, ieteic aizvietot ar pirmas paudzes probiotikām, kuras satur pirmkārt ļoti maz baktērijas, otrkārt gandrīz lielākā daļa no šīm baktērijām iet bojā kuņģī. Un tādā gadījumā ārstēšana būs pirmkārt daudz mazāk efektīva, un vēl finansiāli izdevumi šī gadījumā, lietojot pirmas paudzes probiotikas, būs lielākas noteikti. Mēs skaitījām aptuveni 1,5–2 reizes lielākas. Mēs arī tā nosaucam nosacīti ģimenes paka, to paku, kura satur 50 košļojamas tabletes. Ir pieejamas arī iepakojumi ar mazāku daudzumu, piemēram, 30 tabletes. Tas pietiek vienam kursam noteikti, bet vēlreiz gribu brīdināt, ja ārsts izvēlējas jums laktogardu, tad jāņem tieši laktogardu, 4. paudzes probiotiku. Ārstējot pacientu, man jārūpējas par viņa visu organismu, ne tikai par sirdi. Piemēram, lietojot laktogardu, es no pacientiem dzirdēju ļoti labas atsauksmes, pat, piemēram, izzūd pinnes, attīras āda. Tā kā tas vēl pierāda, ka savest kārtībā zarnu traktu, tas ir ļoti svarīgi visam organismam. Liels paldies jums par sarunu! Bet tagad par to, kur meklēt kvalitatīvus apavus par ļoti draudzīgām cenām. Teiksim godīgi, kurpes ir meiteņu labākie draugi. Mums sievietēm patīk pucēties, un kā viens no svarīgākajiem aksesuāriem mūsu apģērbā ir apavi. Bet tā kā kvalitatīvas un elegantas kurpes ir ļoti dārgas, un nevienmēr mēs tās varam atļauties tik, cik mēs vēlamies, tad šādam gadījumam lieti nodara mūsu veikals. Lietotu apavu veikalā Pāris pieejami gan mazlietoti, gan arī jauni apavi, gan arī tādi aksesuāri kā somas un jostas. Ik viens šeit atradīs par pieņemamām cenām sev tīkamus zābakus, kurpes un šajos laika apstākļos tik noderīgos gumijas zābaciņus. Plašāk klāstā pieejami ir lielo izmēru vīriešu apavi. Pie mums var iegādāties dažādu brendu apavus – Clarks, Gabor, Geox, Nike, Puma, Timberland. Mūsu priekšrocība ir tā, ka apavi tiešām ir kvalitatīvi, tie labi valkājas, un tāpat laikā tie maksā nesalīdzinām lētāk kā jaunu apavu veikalos. Daudzus no lietotu apavu iegādes attur higienas jautājums, taču veikalā Pāris iespējams turpat uz vietas apavus dezinficēt, īpašā apavu dezinfektorā no Kenza, kas iznīcina 99,7% apavos mītošos mikrobus, baktērijas un sēnītes. Mēs visi zinām, ka mūsu bērnu mazās kājiņas aug ļoti ātri. Mēs netiekam līdzi šiem tempiem. Un šajā gadījumā veikals Pāris jums piedāvā lielisku izdevību iegādāties kvalitatīvus ādas apavus, brendu apavus saviem bērniņiem. Veikals saviem pircējiem ikdienu sarūpē arī īpašas akcijas. Piemēram, svētdienās visai precē ir 20% atlaide.
Savukārt 10% atlaide pirmdienās tiek piemērota pensionāriem, trešdienās studentiem, bet piekdienās vecākiem ar bērniem. Un 8. martā mūsu veikalā īpaši tiks gaidītas sievietes. Būs pārsteigumi. Ar pieredzi bagāts plecu locītavas mazinvazīvās endoskopiskās ķirurģijas speciālists, traumatologs ortopēds dr. Kaspars Ūdris piedāvā bezmaksas konsultācijas pensionāriem, invalīdiem un represētajiem reizi mēnesī. Rietumu klīnikā Rīgā, Pērnavas ielā 10. Tuvākā konsultācija 9. martā. Tuvojas 8. marts, un varbūt tieši tad var iedzert melnu vai zaļu ceilonas tēju ar dabīgu augļu garšu. Tēja ir veselīgs dzēriens, kas ārstē, nomierina vai sniedz enerģiju. Tā uzlabo un aktivizē vielmaiņu, izvada toksīnus, stiprina imunitāti, tajā ir antioksidanti, tā uzlabo veselību. Tarletone Latvija jau vairāk kā 2 gadus mums piedāvā tīrās un neskartās ceilonas dabas dāvanu. Vairāk kā 80 veidu dažādu tēju. Tējas ceļš no krūma līdz Latvijai ir aptuveni 3 mēneši. Šajā procesā tiek tējas lapiņas nolasītas no krūma, sagatavotas līdz zaļās vai melnās tējas statusam, pievienotas garšas, iepakotas turpat Šrilankā un uzreiz tiek vestas uz Latviju. Tarletone Latvija mūsu pašreizējiem klimatam piedāvā atbilstošas veselības spēcinošas tējas no gluži jaunām tēju kolekcijām ar daudzveidīgām augļu garšām. Jaunie veidi ir 100-gramīgie iepakojumi un arī ir 200-gramīgie iepakojumi. 100-gramīgajiem iepakojumiem viens no izcilākajiem un interesantākajiem ir tēja kardamonu. Ir arī ingveru tējas, gan ir arī ar zilenēm, ar ananāsu, ar banāniem. Tas ir kaut kas tāds interesants. Kivī, kazenes vai upenes. Arī Tarletone 200 gramu tējas iepakojumam jaunajā kolekcijā ir gan neredzēts un interesants dizains, gan saturs. Šeit ir parādījušās arī jaunas garšas. Ja pirms tam bija tikai 4-5 veidi 200-gramīgajiem iepakojumiem, tad šobrīd 200-gramīgajiem iepakojumiem ir kādi 12 veidi jaunas tējas. 6 veidi ir zaļās un 5 veidi ir melnās tējiņas. Šis te iepakojums, kuram ir dzērveņu, rožu un jasmīna ziedu, tā teikt, apkopojums. Šeit ir jauns iepakojums ar pulksteni. Pulkstenis ir arī reāli, kas darbojās. Ir iespēja arī iegādāties lielisku un vērtīgu dāvanu, īpaši Tarletone čemodāniņu ar 6 dažādām tējām. Tā patiesi būs vērtīga dāvana kādam tējas cienītājam.